Ладно, хорошо. Я буду изображать фоторепортера. Neizturami dziesmu izskanēja šī, un stundu noslēdzam ar grupu Ornaments. Dziesmas nosaukums Mīlas ziedonis. Uzreiz pēc tam ziņu laiks. Pēc ziņu laika jauna stunda klāt, kurā arī tiekamies.
attīstība, bet redzēsim, vai no tā kaut kas iznāks. We'll see whether or not it amounts to anything. Trumps piebildes, ka ir devis norādījums ASV armijai būt gatavai nekavējoties sākt pilnīgu plaša mēroga uzbrukumu Irānai, ja netiks panākta pieņemama vienošanās. Pēc Irānas amatapersoņu teiktā, protams, ka Irāna ir gatava militārām darbībām no Amerikas puses, bet ja tādas atsāktos, tas nebūtu pārsteigums, komentē Irānas ārlietu ministrijas pārstāvis Esmails Baghaei. و ما هم به نوبه خودمون از ابتدا عرض کردیم با Mēs pieejam katram diplomātiskajam procesam ar dziļu neusticību un nopietnu skepsi, lai aizsargātu Irānas nacionālās intereses. Irāna apzinās, ka ņemot vērā Amerikas Savienoto Valstu pieredzi sarunu kavēšanā, tā jebkurā brīdī var atkārtot tās pašas darbības. اقدامات قبل رو تکرار بکنیم. Krievijas diktators šodien devies vizītē uz Ķīnu, kur viņam paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Putinu pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsādātāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosnefti vadītāji. Putins apmeklē Ķīnu dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa vizītes Pekinā. Ķīnas prezidents Xi Jinpings sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, nesot sacījis, ka Krievijas diktators beigās varētu nožēlot iebrukumu Ukrainā. Par to vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz Vašingtonas sagatavotiem materiāliem pēc ASV un Ķīnas līderu sarunām Pekinā. Kā norāda laikraksts, šī ir pirmā reize, kad Xi sarunās ASV sniedzis šādu vērtējumu Krievijas Ukrainas karam. Vācijas federālā valdība sākos enerģētikas uzņēmuma Uniper pārdošanas procesu, tā vēsta laikraksts Handelsblatt. Uzņēmums līdz 2022. gadam bijis lielākais Krievijas valstī piedarošā enerģētikas monopolista Gazprom klients Eiropā. Pēc Krievijas pilna mēroga uzbrukuma Ukrainā un sekojošā Krievijas gāzes piegāžu samazinājuma uzņēmums nonācis uz sabrukuma robežas. Uz šī fona Vācijas federālā valdība uzņēmumu nacionalizējusi un sniegusi finansiālu palīdzību aptuveni 13,5 miljardu eiro apmērā, īstenojot papildu akciju emisiju. Turpina Rostams Šukurovs. Pašlaik Vācijas valstī pieder 99% Uniper akciju. Saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām līdz 2028. gada beigām šī daļa jāsamazina līdz 25% plus vienai akcijai. Uzņēmumi, kas ir ieinteresēti iegādāties Uniper daļas, varēs iesniegt pieteikumus Vācijas finanšu ministrijā. Vienlaikus Vācijas valdība apsver iespēju virzīt uzņēmuma sākotnējo publisko piedāvājumu. Šobrīd Uniper tirgus kapitalizācija ir aptuveni 18 miljārdi eiro. Tomēr šis rādītājs nav uzskatāms par pilnībā reprezentatīvu, jo brīvā apgrozībā biržā ir mazāk nekā 1% uzņēmuma akciju. Vēl slimnieks lielā pieprasījuma daļā Latvijā joprojām kritiski trūkst asins krājumu, tāpēc valsts asins ministrs aicina ziedot asins gan pastāvīgajās ziedošanas vietās, gan papildu vietās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 14 grādi lēns tīrtītu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 88%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Brīcis. Trešdien un ceturtdien laiks bieži būs saulains, bet vietām pārsvarā valsts centrālajā daļā veidosies mazkustīgi lietus un negaisa mākoņi. Temperatūra lielākoties 18–23 grādi, bet daudziet piekrastē un vietās, ko skars lietus, tostarp Rīgā, būs vēsāks ap 13–17 grādiem. Naktīs minimālā temperatūra 5–10 grādi, valsts austrumos 11–14 grādi. Nedēļas nogalē prognozes pagaidām vēl mainīgas, visticamāk laiks saglabāsies nepastāvīgs, brīžiem saule, brīžiem līs un būs mēreni silts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 ceļojums. Mēs varam panākt visu, jo nekad mēs neesam
rokas stundu esam iesākuši ar papīra lidmašīnu skandēto tūgvari. Šāda dziesma tikko izskanēja 8 minūtes pāri 4 otrdienas pēcpusdienā. Ar vienu studijā Eriks Oks līdz 19. vadīsim šo laiku kopā. 19. jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā, bet jau pēc brīža jūsu uzmanībai rubrika Ceļojums nākotnē, kurā šodien saruna ar muzikālo apvienību Vienu vietu. Jā, viņi jau šeit ir studijā, pasakām čau. Čau. Un visi kopā noklausīsimies arī, kā dzied Kaspars Tīmans par ceriņiem, jo ceriņi jau ir sākuši ziedēt, un par to mums visiem milzīgs prieks. Grūtus jāsūdīs tas kā